Tā, te mēs veiksim triecienu testu. Šodien mums ir 4 veida grīdas segumi, lamināts, parkets, 2 veida vinili, viens ir klika, otrs ir līmējamais. Katru segumu pārbaudīsim ar 2,5 kg svara ripu no 1,5 metra augstuma. Te mēs redzam, ka te ir tāds pamatīga bedra iespiedusies parketā, ja, un kas bija principā arī gaidāms. Jo, protams, celkoks viņš ir stingrs un izturīgs, bet pie tādas cietas un smagas virsmas viņš padodās. Tā, šis ir atkal Eger Pro lamināts, ja, uz kuru mēs pamēģināsim. Ir mazāka, ja? Tā tad arī ir maza bedrīte, bet daudzkārt mazāka nekā viņa bija uz parketa, ja? Maza gropīte ir, bet pavisam minimāla. Tā, te mums ir Graboplast vinila, klika vinila paraugs. Eksperimentēsim. Tātad te arī ir vēl mazāka nekā laminātam, vēl mazāka nekā daudzkārt mazāka nekā parketam, bet mazs iespiedumiņš ir palicis. Tagad atkal Graboplast, līmējamais vinils. Skatīsimies, kas notiks. Tātad, sašķīdis un arī ir palicis nospiedums, ja. Pārbaudījām katru materiālu, tātad gan laminātu, gan parketu, gan vinilu. Secinājām pie šāda trieciena visvairāk ir cietis līmējamais vinils, bet šajā gadījumā viņš nebija pielīmēts, kā to rūpnīca prasa, nebija pielīmēts pie grīdas. Ieraksti komentārā, kurš liekas tev labākais no šiem segumiem.